Šī skaistā ēka ir dzīvnieku patvērsme dzīvnieku draugs, kuras telpās ikdienu uzturas 100 līdz 120 kaķu, suņu un reizēm arī kādu citu dzīvnieku, kas palikuši bez saimniekiem. Šeit tie tiek rūpīgi apskatīti, ārstēti, ja nepieciešams, baroti un izmitināti. Un tas norit tik ilgi, līdz dzīvnieciņam atrodas jauns saimnieks un mājas. Nu, tiem, kam mājās ir kaut viens dzīvnieks, zina, kas tad ir. Jā? Tās ir spalvas, tās ir, varbūt tās smiltis un dažādas citas lietas, kad māja ir varbūt vairāk jātīra. Ja mums ir vairāk kā 100 dzīvnieku, tad tas viss ir 100 reizes vairāk. Un mēs esam tik darbinieki, cik mēs esam. Pamatā viens tīra kaķus un viens tīra suņus katru dienu no rīta līdz vakaram. Un mēs esam ļoti priecīgi, ka mums ir brīvprātīgie, tie ir skolēni un bērni. Un mēs esam ļoti priecīgi, ja mums ir arī brīvprātīgie roboti, kas var strādāt neatkarīgi no mūsu darba laika, neatkarīgi no tā, vai kādam ir laiks viņu vadīt vai rūpēties par viņu. Tātad tās ir vēl vienas darba rokas vai darba kājas klāt, kā lai pareizāk pasaka. Ņemot vērā, cik daudz dzīvnieku šeit ikdienā uzturas, robotam darba netrūkst, un tas grīdas tīra visur, kur tiek klāt. Koridoros, kaķu telpās, ofisa kabinetos un, protams, arī uzgaidāmajā zālē, kur apmeklētāji šo mazo darboni uzlūko ar lielu interesi. Viņš var strādāt bez apstājas. Galvenais, lai nav tā, ka kāds cilvēks, kas ienāk un iekāro viņu, vienkārši no mums viņu aiznes. To mēs tā uzmanam, lai tomēr tā ar vienu aci skatāmies, lai ir kāds cilvēks klāt vienmēr, lai viņu vienkārši nenozog. Bet tā, pamatā viņš var strādāt bez apstājas, ierobežotā konkrētā laukumā vai telpā. Līdz ar to problēma nav absolūti nekāda. Un arī, kā redzējām, mūsu dzīvniekiem ir pilnīgi tāda neitrāla pozīcija, varbūt pat ziņkārība. Ir kaut kas jauns, kaut kādas skaņas, kaut kas notiek arī viņu telpās vēl papildus. Savā veidā arī aerobot putekļsūcējs var teju vai līdzināties mājdzīvniekam, kas šiverē pa māju, taču atšķirībā no suņa vai kaķa, tas aiz sevis atstāja labi uzkoptas grīdas.